Uzmanību! Runā zvaigzne! Jā, šodien Patrioti pirmo reizi uzkāpa uz Jelgavas ledus kalns ledus un ar prieku arī dodās mājās uz Rīgu, jo sausā uzvara pret Zemgales Aļņiem rezultātu 3-0. Paldies Laurim Strautmanim par sauso otro spēli pēc kārtas. Turpināsim tādā pašā garā. Paldies visiem, kas iemeta, paldies visai komandai un prieks, kad pirmo reizi Jelgavas ledus kalnā atzīmējamies ar uzvaru, arī attiecīgi otro reizi sezonā. Šoreiz tiekamies ar Zemgales Aļņiem un rezultāts savstarpēji 1-1. Tagad spēles labākie momenti. Aļņu vīrīs laukumā, iemetienu uzvar Patrioti, Miglāns met pa vārtiem, ļoti labi Āmars tiek galā ar šo metienu. Un te dziļums notur ripu zonā. Tāds uzmetiens vārtu virzienā, tur jau uz toļu. Un nē, tiesnes rāda, ka vārtu nav. Nu ko? Ir zonā. Izdodas nostāties, labi piespēle, laba mājiņkustība, vai metiens būs? Nē, neļauj izpildīt metienu viesi. Ripa joprojām ir zonā, tur krīt spēlētāji, bet visa robežās. Un Strautmanis iesaistās cīņā pēc Lēksdiņa metiena, glāb komandu. Viens no bīstamākajiem momentiem tieši pie Patriotu vārtiem. Un neizdodas Mencenam, neizdodas Ripo ar pirmo raidītu, arī ar otro neizdodas. Cīņa pie borta joprojām. Zemgales Aļņi notur un metiens un Lauris Strautmanis Ripu savās pie sevīm. Ko iemetiens Patriotu aizsardzības zonā. Un ar Ripu ir Zemgales Aļņi. Tur bīstam uz vārtu priekšu un Ripa konkulē. Neviens, kurš to redz, neviens to neredz. Metiens nesakos, piespēl roku. Kalp nespēlē. Ripa ir atstājis zonu. Miglāns apzog, bet ir atgriezušies. Būs metiens, piespēles Nikītina metiens vārtu! Nu ko, viduszonā viss sākās ar to, ka viduszonā Miglāns neapstājās. Miglāns uzspiedas tādu presingu pie borta, izkaplēja Ripu un atdeva teicumu piespēlēja uz Emilu Nikītinu un viesi Patrioti izvirzās vadībā ar rezultātu 1-0, kad pirmajā periodā ir atlikušas 28 sekundes, bet turpinām spēlēt 5-5. Ko iemetiens noticis un Patrioti cenšas, Mencens ir pie Ripas, būs metiens piespēle uz Folkmanī. Tā bija vēl viena piespēle no Paulovs Folkmanī, neizdevās un te jau laužās uz priekšu Brič met. Strautmans tiek galā šo metienu tur. Jā, kārties metiens no uz muguras Dugnes met pa vārtiem, tur mēģināja pielabot. Un te atkal uz vārtu priekšu Ripa. Un rikošets, neviens cits, kā Everts Grants meta pa vārtiem. Ar rikošets bija no kāda kājas. Un vārtu priekšu dziļumam. Dziļums kaut kā triku izpilda. Un te Lācgalvim ir iespēja. Lācgalvs pret Zariņu, 1-1. Metiens Lauris Strautmanis. Pret Folkmanu iemetienā, Lācgalvs uzvar iemetienu. Tur Paulovam būs iespēja. Paulovs atspēlē. Paulovs nospēlē mierīgi uz Ševcovu. Apakaļ Paulovs. Un tur Mencens Valtaimeru metiens gāja augšējā tuvajā stūrī, bet vārtos teicami nospēlēja Ārtūrs Āmārs. Un te tur ir tikai mainīgi spēlētāji. Viduszonā Folkmans atspēlē Zariņiem, tālāk jau uz Paulovam. Izdosies, nu jā, kamēr mainās. Prasījās piespēle, bet ir metiens. Ripa tev ir Āmārs. Meklē, jā, uz dziļumu, un dziļums ko dara? Dziļums neuztver Ripu. Un aiziet, mazākumā jau Lēksdiņš dodās.
Piespēle, laba piespēle! Uz Suharevu un Dairim Suharevam nepadevās kārtīgi uzšaut par ripu. Tiek pagros nedaudz mugurā, bet viss tur kārtībā, viss spēlē, bet Vološins joprojām ir ar ripu. Iegājis ir zonā. Piespēle tā bija, piespēle uz Reiniku. Un Reiniks, ko izdarīs? Švinku, kurš ir zilās līnijas. Švinku, bet vārti! Dāļ, kas pa metienu! Un devītniekā, jā, tojā devītniekā. Patriks Švinka pēc Reņa Vološina piespēles gūst vārtus. Un kas ir interesanti, kad joprojām jau spēlēs vairākumā. Mēs pie ripas. Tālāk pa bortu. Neprecīzi. Un Grants ir ar ripu. Būs metiens. Un Lauris Strautmanis. Kaut kur ekipējumā ir paliks ripu, bet pa perimetru. Grants šauj pāri vārtiem no zilās. Uz pielicošo neļāva Sudrabs, bet joprojām labākais spēlētājs Zemgales Aļņiem. Pa vārtiem un tur no vārtu priekšas Latgalvim ļauj vienkārši no vārtu priekšas mest, cik viņam uziet. 0-2 Zemgales Aļņi iedzinējos. Un šāviens no Miglāna pa vārtiem. Āmars teicams vārtos. Nikīdins. Notur ribas zonā. Vārtu virzienā uz Staļu un dabal ripu uz Miglānu. Miglāns met vārtu. Nu ko, ļoti labā izspēle. Principā viss trīnieks, uzbrucēja trīnieks tika iesaistīts. Jā, Miglāns pielika punktu un gūst trešos vārds. 0-3. Nu jau ripa vidus zonā. Kontrolē pagaidām te pie vieniem, te pie otriem. Dāmas un kungi, 21-15. Spēle līdz ar to ir noslēgusies un apsveicam viesus ar uzvaru 3-0. Lauris Strautmanis ar, ja nemaldos, otro sauso spēli pēc kārtas. Sagaidīsim arī noteikti spēles labākos spēlētājus, un tas ir Zvaigznē Mainiekiem un Miglāns Patriotiem.